Šis ir tikai viens no veidiem, kā šeit Silmačos šodien var mēģināt atklāt sevī radagaru, jeb sameklēt savu radošo garu, kuru dažkārt ikdienas gaitās nāks mazliet tā kā pazaudēt un tad atkal meklēt pa jaunam. Un šeit to var atrast sevī caur dažādiem latviskiem darbiem, tradīcijām, arī caur skaņām, ritmu un rituāliem. Visas dienas garumā Druvienas Silmačos mazi un lieli darina sev mūzikas instrumentus, celmu, bungas, burkānus, tabulas, grabināmos ar pupām, kuru korpusus jāuzvij pašam. Gribās ātrāk, bet nesanāk. Un tad, bet es skatos, ka šobrīd tuvojos jau nobeigumam, būs prieks par paveikto. Īstenībā varēja mazliet augstāk vēl uztaisīt, bet nē. Bet, es domāju, te ļoti uzskatām var redzēt, kā visas lietas prasa laiku, ja, ko uztaisīt. Cik viegli to ir nopirkt veikalā, bet cik daudz tas prasa pašam. Tas būs lietus koks. Pirmais manā mūžā. Vai grūti tikt līdz tādam? Es domāju, jā. Es laikam esmu kādas stundas divas šo pirmo posmu veikusi, un es domāju, ka tālāk arī vēl ir tikpat daudz darāmā. Darbošanās te Silmačos ir kā vienots sevis iepazīšanas un vienlaikus arī kopā būšanas rituāls. Te top arī koka karotes, pastalas, izzinātas tiek arī pirts tradīcijas. Kā iet ar to pastalu taisīšanu, vai grūti? Skarbi. Skarbi? Ilgi. Cik ilgi jau taisi tās pastalas? 4 stundas. Es tikko pabeidzu šito soli, jāprasa meistarei ko tālāk. Pirmo reizi? Pirmo reizi. Visas dienas garumā notiek arī gatavošanās vakara pasākumam, kad vārdus papildinās melodija un visa skaņa būs kā šamanisks stāsts un vienlaikus arī ceļojums laikā, kurā caur gadsimtiem nākušās tradīcijas un zinības būs nonākušas pie katra radagara dalībnieka. Par to rūpēsies Inese Indrāne ar savu stāstījumu, Leila Alijeva to ievirzīs melodiski, bet skaņu turpinās mūziķi. Mēs paņemam dainas, viņas savirknējam pa savam, paši sajūtam kādu melodiju, kāds skanējums, kopā viņu tā kā radām jaunas dziesmas un šodienas cilvēkam tuvs un saprotams, un man tas viss ir tik brīnišķīgi just, kad tas viss ir iespējams caur visām izpausmēm, caur dažādiem amatiem, jebkuros veidos, kas mums ir tuvi, un tas ir tieši tas, kas ir mūsējais, mūsu latviskais. Šie te mūziķi tiks sadalīti 4 skatuvēs, kas būs atbilstoši katrai debesu pusei, un uz katru skatuvēs būs ļoti interesanti savienojumi mūziķi, kuri arī nav skanējuši pirms tam kopā. Visi tie, kas šeit ir klātesoši, viņi piedalīsies kādā veidā. Un tieši tāds ir mērķis – rosināt to radošo garu, rada garu. Viņš iekņudās, iedzīvinās ir katrā, kurš ir šeit. Tā skaitā mums, lai rodas arī kaut kas jauns, lai piedzīvas kaut kas jauns. Un tad, kad pastals ir sasietas, karotes izgrabtas un katram savus instrumentus pagatavots, tad laiks ir sameklēt arī to kopīgo radagaru šeit kalna pakājē, kur šobrīd sākas koncerts. Es biju koklētājs, un man bija tāda balss, kā čūska, kā balts zeltis, kad es dziedāju, nedomādams, nerunādams, neprātodams, nestādināms. Te tiek izdzīvota sena baltu šamaniskā pasaka – koklētājs un vilks, Ineses Indrānes apdarē. Kā pati Ines atklāja, tā tagad ir vairāk izrakstīta un pielāgota mūsdienu cilvēka sajūtām, kas prasa vairāk īpašības vārdu, jo baltu pasakas ir lakoniskas un bez sajūtu vārdiem. Mēs visi zinām par stingrajiem un diezgan dogmatiskajiem reizēm folkloras glabātājiem. Paldies par to, ka līdz mūsdienām tas ir atnests, bet šobrīd jau ir tas brīdis, ka atkal jāļauj tai dzīvajai enerģijai, jaunradei veidoties pa virsu, tam rakstam ir jāveidojās jaunam. Pasaku stāsts par koklētāju sadalīts posmos un papildināts ar dziedājumu. Atstājot tās novārtāji, kuri jūsu varoņu rep, zeltu skatais par joku, lai tiem taloni ček, sīkie noskatās un domā, arots ček, slikti piemēri pa smadzenēm redz nomasē kā paļ. Stāstu kopā rada Raimonds Tiguls, Inese Indrāne, Leila Alijeva, Lauris Valters, apvienības Dārdi, Dabas San un citi mākslinieki, kā arī svētku organizatori Druvienas cilts.